labs rīts. Patreiz ir 11. jūnijas 2007. gads, un mēs dodamies uz Hamburgu, uz Latviešu draudzes dievkalpojumu, kas notiks 2:00 Etera baznīcā. Un mēs esam ceļā no Berlīnas. Berlīnē mūs ļoti labi uzņēma. Jā, mēs bijām pie ģimenes, un ļoti skaistākais bija norīt, kas pamodos, bija balodas, kas Dievs rītīgi iepriecināja, un pēc tam redzēja vienu savu māsu, kas mums aizmugurēja sēž viena no Lietuvas. Viņa skrēja apkārt ar suni, un tas suns rūc no aizmugures. Balodiem skrēja pa apkārt? Nē, viņi vienkārši skrēja ap divu ar suni. Jā. Tas suns rūc aizmugurēja, priecādamies. Tas kaut kas interesants, jo es nebiju redzējis, ka māsa priecājās. Mēs Dievs patiesi iepriecināja. Jā. Varat paturēt arī lūkšanās vienu meiteni, kuru brauc. Viņa ir vēl ticības meklējumos, bet viņa atradīs. Viņa atradīs, jā. Un mums ir brīnišķīgs brauciens. Patreiz ir jauna diena. Un ko es gribēju pateikt? Es ceru, ka jūs noskatījāties ar iepriekšo video, kas ir 3. epizode. Es viņu tā plaši nenopublicēju, bet tie, kas meklē teātru, tā kā meklējiet un atrodiet, YouTube kanālā var atrast. Dievs ir labs. Dievs ir ļoti labs, jā, atcerēties to. Un atvainojamies, ja citreiz mēs nekvalitatīvus video liksim. Jā, jo svarīgāk ir ielikt nekā neielikt. Jā, un netērē daudz megabaitus, jā. Visi iztērēsim visus megapriekus, saruna būs labi. Jā, bet Dievs ir labi.